Labrīt visiem skatītājiem un klausītājiem, kas šorīt ir pieslēgušies mūsu webināram par sankciju atbilstību uzņēmējiem. Kad mēs pirms mazliet vairāk kā mēneša nolēmām rīkot šo webināru, iemesls bija tas, ka mēs redzējām no savas ikdienas darbu un klientu plūsmas, ka sankciju tēma joprojām ir aktuāla biznesa vidē. Un tas ir neskatoties uz to, ka sankcijas iespējams ir tā tēma, par kuru pēdējo 2 gadu laikā, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, ir runāts vairāk kā par jebkuru citu. Un jādomā, ka visi jau ir 10 reižu dzirdējuši visu par to, kas ir sankcijas, kāpēc viņas jāievēro, kā viņas ievērot un visu pārējo, kas ar to ir saistīts. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka mūsu klientu vidū un vispār biznesa vidē pieprasījums pēc izpratnes par to tēmu joprojām saglabājas augsts. Un arī pati sankcija pasaulē nestāv sastingusi uz vietas, tiek pieņemts vien jaunas sankciju paketes, parādās jauna sankciju problemātika, tāpēc, ka tie, pret kuriem sankcijas ir vērstas, vienmēr domā par jauniem veidiem, kā viņas apiet, kā no tām izvairīties, un tām organizācijām, starptautiskajām un vietējām, kas izdod sankcijas, ir tā kā nedaudz jāiedzen, ja, tie, pret ko sankcijas ir vērstas. Līdz ar to tā tēma joprojām attīstās, un līdz ar to mēs redzējām, ka ir vērts atkal sarīkot mūsu klientiem un pārējiem interesantiem tādu izglītojošu 1,5 stundu mūsu stāstījumu un diskusiju par to, kas ir aktuāls sankciju pasaulē un kā jums, uzņēmējiem, biznesa pārstāvjiem nodrošināt, ka sankciju risks jūsu iestādēs, organizācijās ir pārvaldīts un ļauj jums, teiksim, mierīgi naktī gulēt. To, ka šī tēma ir tiešām aktuāla, mazliet pierāda arī statistika, jo mums uz šo webināru kopā piereģistrējās vairāk kā 500 dalībnieku. Šobrīd es redzu, ka mēs nu pat būsim sasnieguši 250 cilvēkus, kas tieši šobrīd ir, pārsniedzam 250, kas ir dzīvajā pieslēgušies mūsu webināram, kas nozīmē, ka jūs arī droši vien šī tēma interesē, mums par to ir prieks. Vēl viens interesants gadījums, kas parāda tēmas aktualitāti, ir tas, ka rītdien Rīgā notiek konference, ko organizē tāda starptautiska organizācija AKAMS. Tā ir viena no 2 lielākajām starptautiskajām organizācijām, kas veido politiku un labo praksi un izglītošanu naudas atmazgāšanas, novēršanas un arī sankciju atbilstības jomā. Viņiem ir Baltijas nodaļa, kas katru gadu rīko konferenci vienā no Baltijas valstīm, un šogad tā konference ir iekritusi Rīgā. Līdz ar to arī mēs rītdienas beigās būsim daudz gudrāki par visjaunāko un visaktuālāko informāciju sankciju jomā, jo tieši sankcijas ir viena no 3 top tēmām, par kurām tiks runāts visā konferences laikā. Kas šodien jūs izglītos jautājumos par sankcijām? Pirmais un laika ziņā galvenais runātājs būs mans kolēģis Edvīns Draba, Sorainen biroja zvērināta advokāta palīgs un vecākais jurists. Un cits starpā, kas ir ļoti svarīgi, Edvīns ir jau vairāk kā gadu atpakaļ ieguvis CAMS certifikātu, jeb tas ir Certified Anti-Money Laundering Specialist certifikātu, respektīvi šīs manas iepriekš pieminētās starptautiskās organizācijas apliecinājumu tam, ka viņš ir augsta līmeņa certificēts profesionāls naudas atmazgāšanas novēršanas jomā. Un pēc tam webināru otro daļu, kas ir vairāk veltīta līguma problemātikai, par to pastāstīšu es, Rudolfs Eņģelis, Sorainen partners un zvērināts advokāts un finanšu un apdrošināšanas prakses grupas vadītājs. Pirms mēs sākam saturisko daļu, es gribēju atgādināt skaidrības labad, ka šī webināra saturu nevajadzētu uztvert par juridisku padomu jūsu konkrētajai situācijai.
Tas ir drīzāk jāuztver kā vispārējošs un izglītojošs saturs, jo mūsu mērķis ir sniegt jums, uzņēmējiem, vispārīgu izpratni par to, kas ir aktuāli sankciju jomā, un ļaut jums labāk saprast, vai jums ir aktuāli sankciju riski un cik laba šobrīd ir sankciju risku pārvaldība jūsu organizācijā, iepratim tai labākajai praksē, par ko mēs mēģināsim stāstīt. Un ceram, ka tādā ziņā šis webinārs būs jums informatīvs, noderīgs, un ja jūs redzēsiet, ka šajos jautājumos jums varētu noderēt kaut kāda juridiskā palīdzība, tad varēsiet pēc tam vērsties pie mums vai pie kāda cita juridiskā konsultanta, kura kompetencē jūs uzticaties, un jau runāt konkrētāk par jūsu situāciju un saņemt palīdzību tieši jūsu gadījumam. Visbeidzot, mazliet tehniskas informācijas webināra laikā jūs varat uzdot jautājumus Teams Q&A sadaļā. Mēs tos jautājumus izskatīsim un mēģināsim visus arī publicēt, tā lai tie redzam visiem dalībniekiem. Un mēs esam paredzējuši webināru pēdējo 15-20 minūšu laikā atbildēt uz iespējami daudz no tiem. Mēs ceram, ka mēs varēsim šīs 15-20 minūtes savā laikā atrast. Ja jūs vēlaties uzdot kaut kādu īpaši sensitīvu un privātu jautājumu, tad varbūt tajā gadījumā tad šī Q&A funkcija nav tā labākā, tad drīzāk mēs aicinām jūs vērsties pie mums e-pastā. Mūsu e-pasta adreses būs prezentācijas beigās, viņas arī pieejams Sorainen mājaslapā, līdz ar to tādus sensitīvākus jautājumus, diskrētākus jautājumus droši varat vērsties pie mums e-pastā un labprāt izvērtēsim un mēģināsim jums palīdzēt. Ja būs tādi jautājumi, kas tā kā ir domāti publiskai apspriešanai, bet ko kaut kādu iemeslu dēļ mēs nevarēsim atbildēt, piemēram, varbūt tie mums rada interešu konflikta situāciju, vai mēs par kaut kādu līdzīgu situāciju tieši šobrīd kādam klientam sniedzam juridisko palīdzību un tāpēc negribam publiski paust par to viedokli, tad jums ir jāatvaino mūs, ka šādos gadījumos mēs varbūt tos jautājumus arī atstāsim neatbildētus. Visbeidzot, šī webināra video ieraksts vēlāk būs pieejams mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos, tāpēc, ja jums nav laiks viņu noskatīties līdz galam, vai jūs gribat to padalīties ar kādu citu draugu vai paziņu, noteikti nav nepieciešams viņu ierakstīt savās ierīcēs. Ieraksts vēlāk būs visiem publiski pieejams, tas ir mūsu pakalpojums sabiedrībai, ko mēs sniedzam. Savukārt, webināra prezentācija, ko jūs redzēsiet, tiks nosūtīta tiem dalībniekiem, kas mūsu webināram reģistrējās ar mūsu mājaslapu. Līdz ar to arī prezentācija reģistrētiem dalībniekiem vēlāk būs pieejama. Nu, lūk, ar to es laikam esmu savu ievada daļu un tehnisko informāciju noslēdzis, un līdz ar to, Edvīna, nodod vārdu tev, tad apgaismo mūsu sankciju jomā. Jā, labrīt. Paldies, Rudolf. Paldies, Inese, par pieteikumu. Jā, tad mūsu šīs dienas tēma ir padomi sankciju risku pārvaldīšanai, un kā es redzu savu uzdevumu, tad tas ir parādīt, ka sankciju atbilstība nav tikai sankciju sarakstu pārbaude, un ka tā ietver sevī arī dažādus citus elementus, kuru sarežģītība tad būtu jāpielāgo konkrētām situācijām. Un iesākumam, lai mēs visi būtu uz vienas lapas, es gribu sniegt pamatu informāciju par to, pret ko sankcijas var tikt vērstas. Un kāda sankciju režīma Latvijā mums ir saistoša, ja tas mums būs nepieciešams tālāk prezentācijas gaitā. Tad sankcijas var tikt vērstas kā pret valstīm un teritorijām, piemēram, Krieviju, Baltkrieviju, Irānu vai Krimas pussalu.
tā pret fiziskām personām, juridiskām personām un organizācijām, personu grupām, tā skaitā arī starp citu kuģiem un lidmašīnām un gaisa kuģiem, bet arī pret ekonomikas nozarēm un sektoriem, tādām kā finanses, tirdzniecība vai transports. Un tātad šīs sankcijas, kuras ir noteiktas pret ekonomikas nozares sektoriem, ir bezpersoniskas. Un viņas nav noteiktas pret kaut kādu konkrētu juridisku vai fizisku personu. Tad Latvijā juridiski saistoši sankciju režīmi. Tātad atgādināsim, ka tās ir ANO sankcijas, Eiropas Savienības sankcijas, Latvijas nacionālās sankcijas, kuras man ir iezīmētas slaidā traknā drukā, tumšā drukā, un tad gaišākā tonī ir iezīmētas ASV sankcijas, kuras nav tieši saistošas parastajiem uzņēmumiem, kuri nav finanšu iestādes, bet kuras ir svarīgas finanšu darījumos un ir saistošas bankām un citām finanšu iestādēm, kā arī publiskajos iepirkumos, Eiropas Savienības fondu projektos un citās attiecībās ar publiskiem partneriem. Un arī teorētiski šajos pašos jautājumos, kā ASV sankcijām, var būt saistošas arī citas Eiropas Savienības un NATO dalību valstu sankcijas. Bet detalizētāk šajā jautājumā šim nolūkam, šīs prezentācijas nolūkam neiedziļināsimies, tad tālāk pamata līmenī iziesim cauri galvenajiem sankciju veidiem. Un ņemot vērā, ka visaktuālākais no tvēruma un ģeogrāfijas viedokļa, visaktuālākās mums ir Eiropas Savienības sankcijas, tad uz to piemēra arī apskatīsim divus galvenos veidus, kādos šīs sankcijas iedalās. Tātad pirmais veids ir finanšu ierobežojumi, jeb finanšu sankcijas, un vēsturiski tas mums visiem ir vislabāk pazīstams, un visbiežāk vārds sankcijas asociējas tieši ar šo sankciju veidu. Tātad tās ir dažkārt arī tiek sauktas par bloķējošām, tātad sankcijas, kuras ir piemērotas konkrētām sankciju sarakstos uzskaitītām personām, gan fiziskām, gan juridiskām, kā arī jāatcerās, ka viņas ir piemērotas personām, kuras pieder, tātad juridiskām personām, kuras pieder šajos sankciju sarakstos uzskaitītām personām vai atrodas to kontrolē. Un tātad šīm personām tiek piemērota aktīvu iesaldēšana un aizliegums darīt pieejams saimnieciskos resursus. Un ar saimnieciskiem resursiem tiek saprasti jebkuri materiālie un nemateriālie aktīvi, tā skaitā, piemēram, pakalpojumi vai darbs. Un tad pēc būtības tas nozīmē vispārīgs aizliegums sadarboties ar konkrēto personu. Un otrs lielais bloks ir sektorālās sankcijas, kuras pamatā ir šīs bezpersoniskās sankcijas, kuras ir noteiktas pret kaut kādām precēm vai pakalpojumiem vai nozarēm. Vai arī var tikt noteiktas pret visiem konkrētās valsts iedzīvotājiem. Un jāsaka, ka šeit no sektorālajām sankcijām svarīgākās laikam Latvijas uzņēmumiem būs importa, tās sankcijas, kuras paredz importa un eksporta ierobežojumus, kā arī pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus. Tātad aizliegums vai ievest noteiktas preces, preču kategorijas Eiropas Savienībā, vai arī izvest no Eiropas Savienības un piegādāt kaut kādā konkrētā valstī, piemēram, Krievijā vai Baltkrievijā. Vai arī attiecībā uz pakalpojumiem, piemēram, tas ir aizliegums sniegt IT pakalpojumus vai grāmatvedības pakalpojumus Krievijas uzņēmumiem. Un tālāk mēs īsi apskatīsim abus šos veidus.
Tātad, kas attiecas uz finanšu sankcijām, tad, protams, visaktuālākās mums ir tās sankcijas, kuras ir noteiktas pret Krieviju un Baltkrieviju, it īpaši pēdējos 2 gados, un saistībā ar Baltkrievijas režīmu pat nedaudz agrāk. Līdz ar ko te jāsaka, ka ANO sankcijas mums ir juridiski saistošas, bet ANO sankcijas nebūs noteiktas pret personām, kuras ir kaut kādā mērā saistītas ar Krievijas agresiju pret Ukrainu pēdējos 2 gados. Un līdz ar ko arī tieši šie Eiropas Savienības sankciju režīmi, kas ir noteikti pret Krieviju un Baltkrieviju, mums ir vistuvāk, jo tieši tie attiecās uz kaimiņu valstīs esošām personām, ar kurām ir arī daudz ekonomiskas saites Latvijas uzņēmumiem, un dažām no sankcijām pakļautām personām arī piederēja atsevišķi Latvijas uzņēmumi. Tad, jā, tiešie sankciju subjekti ir aptuveni 2000 fiziskās personas un virs 300 juridiskām personām. Cik daudz ir personas, kuras ir netiešie sankciju subjekti, tādēļ, ka viņi pieder šiem sarakstos iekļautiem subjektiem, to neviens, protams, nav uzskaitījis. Šis saraksts arī var mainīties, un teikšu vairāk, viņš var būt arī atkarīgs no interpretācijas, kuru piemēro konkrētā dalība valstī. Tad pievēršamies šim otrajam sankciju blokam, tātad sektorālajām sankcijām. Un šeit būtu jāsaka, ka Latvijas uzņēmumiem vislielākais risks būtu saskarties tieši ar šīm sankcijām, drīzāk nevis ar klasiskajiem finanšu ierobežojumiem. Un slaidā mēs redzam vairākus piemērus no ārkārtīgi plašā šī sektorālo sankciju klāsta. Piemēram, jebkuram Krievijas transporta uzņēmumam ir aizliegts darboties Eiropas Savienības teritorijā. Savukārt Eiropas Savienības personām ir aizliegts eksportēt uz Krieviju elektroiekārtas, telekomunikāciju iekārtas un dažādas citas iekārtas. Atkal ir plaša nomenklatūra ar precēm, kuras aizliegts importēt no Krievijas, vai arī preces, kurām ir Krievijas izcelsme. Tāpat ir, piemēram, aizliegts nodrošināt kriptoaktīvu digitālā maka pakalpojumus Krievijas valsts piederīgajiem. Un kontekstā ar sektorālajām sankcijām būtu arī vērts atzīmēt to, ka Eiropas Savienības personām ir aizliegts sniegt tehnisko palīdzību un starpniecības pakalpojumus saistībā ar aizliegtajām precēm. Un kā mēs redzam arī no slaida, tad šie jēdzieni, tehniskā palīdzība un starpniecības pakalpojumi aptver plašu darbību loku, un viņi faktiski liedz arī konsultēt Krievijas sabiedrības vai personas par to, kā un kur alternatīvā ceļā var iegūt to vai citu preci, vai arī iesaistīties kaut kādos darījumos, kura rezultātā tāda šī sankcijām pakļautā prece tomēr nonāk Krievijā tādā vai citā ceļā, ja, piemēram, tur no Ķīnas vai Turcijas. Tas mums ir jāpatur prātā. Un arī ir viens diezgan svaigs aspekts, kas ir parādījies, ieviests ar 12. sankciju paketi pagājušā gada decembrī, un pēc būtības stājās spēkā 20. martā šogad. Tātad tas ir reeksportā uz Krieviju aizliegums. Tātad Krievijas sektorālo sankciju regulā ir ieviests jauns 12G pants, kurš uzliek juridisku pienākumu katram Eiropas Savienības uzņēmumam, kurš eksportē
šajā pantā norādītās preces uz kādu trešo valsti, izņemot noteiktas partneru valstis, tad paredzēt līgumā aizliegumu savam darījuma partnerim, kurš šīs preces šajā trešajā valstī iegūst, aizliegt šim partnerim preces tālāk nodot Krievijā vai izmantošanai Krievijā, tātad reeksportēt uz Krieviju. Tātad tas ir jāparedz līgumā, vai nu kā atsevišķs punkts, vai nu kā savādāk, un, protams, ka grozījuma mērķis ir apkarot Eiropas Savienības sektorālo sankciju apiešanu, it īpaši gadījumos, kad sankcijām pakļautās preces tiek eksportētas uz trešajām valstīm, it īpaši Krievijas kaimiņu valstīm, it īpaši Krievijai draudzīgām valstīm, un tad vēlāk no šīm trešajām valstīm preces nonāk Krievijā, ko mēs arī daudz reizes esam redzējuši statistikā, kas periodiski arī parādās dažādos ziņu raidījumos. Un pantā noteiktās preces ietver gan aviācijas dzinējus un citas ar aviāciju saistītās detaļas, kā arī šaujamieročus, bet arī tas ietver plašu elektropreču sarakstu, tā skaitā integrālās schēmas, iespiedu schēmas, diodes, tranzistorus, kontaktdakšus, kontaktlīgzdas, lodīšu gultņus, bremžu uzlikas, bremžu diskus, līdz ar ko tās nav tikai divējādi lietojama preces vai kaut kādas militāra rakstura preces. Šis saraksts ir pietiekami plašs. Un šis pienākums aizliegt darījuma partneriem šīs preces tālāk reeksportēt neatiecas tikai uz sadarbību ar partneru valstīm, kuras atkal ir minētas slaidā. Un es teiktu, ka pat ja jūsu eksportētās preces varbūt precīzi neatbilst šajā pantā norādītajām, jā, tad šie ir šie regulas pielikumi, kas ir norādīti regulas šī panta pirmajā daļā, tad pat ja šīs preces precīzi neatbilst šīm precēm, es tomēr ieteiktu apsvērt iespēju iekļaut šādu punktu jūsu eksporta līgumos, ja jūs kaut ko eksportējat uz citām valstīm nekā šīs te pantā norādītās, un arī virsraksts šim slaidam satur hipersaiti uz mūsu publikāciju, par to, kur ir nedaudz plašāk apskatīts šis reeksporta aizliegums mūsu mājaslapā. Un tad tas būs pieejams prezentācijā. Tālāk, tad kāpēc darījuma partnera pārbaude sankciju sarakstos nav pietiekama? Tad atkal pievēršoties uz brīdi finanšu sankcijām, jeb šīm bloķējošām sankcijām, kā jau pāris reizes minēju, sankcijas piemēro arī juridiskām personām, kuras vai nu pieder sankciju sarakstos esošām personām, vai arī atrodas to faktiskā kontrolē. Un tādējādi tas, ka mums ir darīšana faktiski ar sankciju subjektu, varbūt apslēpts kaut kur īpašuma tiesību struktūrā. Un šeit mums ir jāatcerās tas apstākļus, ka paši sankciju subjekti parasti labi zina, ka viņi ir sankciju subjekti, un mazākais, ko viņi būs visticamāk izdarījuši pēc tam, kad pret viņi ir iekļauti sankciju sarakstā, viņi vismaz samazinās savu īpašumu tiesību apmēru sev piedarošos uzņēmumos, tā, lai vismaz formāli neizpildītu šo īpašumu tiesību kritēriju, tātad virs 51%.
Un, kā mēs redzam, tad šajās divās schēmās, kas mums ir redzamas slaidā, tad pirmkārt sankciju subjektam var piederēt divus stāvus augstāk. Īpašumtiesību struktūrā esošu uzņēmums. Un jāsaka, ka konkrētajā schēmā, lai mums nemaldina šī aveņu krāsa, kas ir Britu Virgīnu salās reģistrētam uzņēmumam, tad viņš ir tikpat pakļauts sankcijām, kā arī sankciju subjekts, fiziskā persona, kas mums ir apzīmēts ar koši sarkanu krāsu. Un arī Kipras uzņēmums, kurš atkal pieder tam BVA kompānijai, būs tikpat inficēts ar sankcijām. Līdzīga situācija ir arī tad, kad mums ir Turcijas uzņēmums, kurš pieder sankciju subjektam un kaut kādiem līdzinvestoriem kā akcionāriem, un sankciju subjektam tur ir vairākums. Tad atkal mums tas Turcijas uzņēmums pēc noklusējuma būs uzskatāms par sankciju subjektu. Un tad arī attiecībā uz Eiropas Savienības sankcijām mums jāatcerās, ka arī persona, kas atrodas sankciju subjektu faktiskā kontrolē, būs pakļauta sankcijām. Ja mums var būt akcionārs, kurš faktiski atrodas sankciju subjektu faktiskā kontrolē, un caur to tiek kontrolēta šī Maltas sabiedrība, kura it kā formāli nav pati minēta sankciju sarakstos. Un, protams, ka, lai šādas situācijas atklātu, ka mums ir risks, ka aiz šīs sabiedrības slēpjas sankciju subjekts, mums ir jāveic nedaudz dziļāk šīs sabiedrības, šī darījuma partnera pārbaude, jāiedziļinās īpašuma struktūrā, un varbūt, ka tur arī kaut kur parādās, piemēram, kā mazākuma akcionārs vai dalībnieks šīs sankciju subjekts, vai arī, piemēram, to mēs varam nolasīt no publiski pieejamās informācijas par šīs sabiedrības darbību. Tad pavisam īsi par to, kādas var būt sekas sankciju pārkāpumiem. Tā var būt, protams, krimināla atbildība, kas, laikam, būs visbargākais sots, bet mums ir jāatcerās, ka ir arī, teiksim, ārpus krimināla atbildības negatīvās sekas, kuras iestāsies visātrāk un kuras arī rada vislielāko risku. Tie drīzāk būs sarežģījumi attiecībās ar bankām un citām finanšu iestādēm, un arī reputācijas zaudēšana. Ja, lai iestādos šīs negatīvās sekas, nav nepieciešams, ka tiek pierādīta jūsu vaina, ja, pietiek ar to, ka jūs varbūt neuzmanības dēļ esat iesaistījušies darījumā, kas galu galā rezultējās tajā, ka vai nu sankciju subjekts ieguva kaut kādus līdzekļus, vai arī sankcijām pakļautās preces nonāca, piemēram, Krievijā. Tad kāpēc uzņēmumā būtu nepieciešama sankciju atbilstības iekšējās kontrolas sistēma? Tad pirmkārt, tas ļauj samazināt šo te augstāk minēto negatīvo seku iestāšanās varbūtību. Tātad tā arī mums ļauj piekopt sistēmisku pieeju šiem te sankciju atbilstības jautājumiem. Tātad nevis katrs darbinieks veids sankciju pārbaudas, izējot no kaut kādas savas izpratnes par sankciju atbilstību, vai arī veids viens darbinieks, citi neveic, vai arī mums nomainās darbinieki uzņēmumā, un tad sankciju pārbaudas vairs netiek veiktas.
Jā, tad, un arī netiek nodotas tās zināšanas, kuras varbūt bija tam iepriekšējiem darbiniekam, kurš prata veikt sankciju pārbaudas, jā, tad tas mums ļauj piekopt šo sistēmisko pieeju, kas ļauj izvairīties no šiem dažādajiem momentiem saistītiem ar dažādu pieeju un darbinieku maiņu, kas arī mums ļauj iegūt un saglabāt dokumentārus pierādījumus par sankciju pārbaudēm, kas ļauj jums tad, ja tiešām rodas problēmas, pierādīt, ka jūs veicāt pārbaudi un pārliecināties par to, ka šīm darījumam vai šim darījuma partnerim nav piemērojamas sankcijas, vai arī tur nav sankciju riski. Protams, ka tas ļauj efektīvāk pārvaldīt sankciju riskus, un arī jāsaka, ka tas var sekmēt sadarbību ar finanšu iestādēm, un arī daudzas finanšu iestādes faktiski prasa saviem klientiem, ir tīpaši tiem, kas darbojās paaugstināta riska nozarēs, šādu iekšējās kontrolas sistēmu ieviest, pat ja šis bankas klients nav LTP FNL, noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma subjekts, un kas vienkārši ļauj finanšu iestādei parādīt, kā jūs savā līmenī pārvaldat sankciju riskus un kaut kādā mērā noņemat šo risku un nastu no finanšu iestādes. Kas būtu svarīgākie sankciju iekšējās kontrolas sistēmas elementi, tad personām atkal, kuras nav NILTPFN likuma subjekti, droši vien to struktūru var veidot dažādi, bet noteikti, ka tur jābūt vismaz konceptuālā līmenī risku novērtējumam, kas ļauj saprast, kādiem riskiem jūs esat pakļauti. Tur jābūt kaut kādai politikai vai procedūrai, jābūt noteiktai pārvaldībai, kā šie riski tiek menedžēti. Būtu svarīgi arī paredzēt apmācības. Bez procedūras ieviešanas ieteicams arī ieviest kaut kādu pārbaudas vai audita elementu, kas ļauj pārbaudīt, vai tiešām tā procedūra tiek piemērota praksē. Un arī periodiski politiku un procedūru pārskatīšana atbilstoši izmaiņām likumos vai arī jūsu darbības izmaiņām. Un ieskaroties risku novērtējumam, tad jāsaka, ka atkal, ja jūsu uzņēmums nav noziedzīgi iegūt līdzekļu novēršanas likuma subjekts, tad jums nav nepieciešams šo risku novērtējumu veikt kā kaut kādu atsevišķu dokumentu, un jūs tam varam pieiet no dažādiem skatpunktiem, bet jebkurā gadījumā jebkuras atbilstības iekšējās kontrolas sistēmas izveide sākas ar novērtējumu par to, kādiem riskiem jūsu uzņēmums ir pakļauts. Un sankciju kontekstā tad jums būtu svarīgi saprast, vai jūs strādājat tikai ar Latvijas uzņēmumiem, vai arī jūs strādājat ar ārvalstu uzņēmumiem. Šie ārvalstu uzņēmumi tad atrodas Eiropas Savienībā, varbūt kaut kāda daļa no tiem atrodas trešajās valstīs. Tad no kādām valstīm tiek importētas preces un uz kādām valstīm tiek importētas preces, vai starp šīm precēm ir sankcijām pakļautas preces, un cik garas un pārskatāmas ir piegādes ķēdes, un arī cik bieži jums nomainās šie sadarbības partneri, vai arī preču kategorijas, un tad atbildot šiem vai līdzīgiem jautājumiem, jums arī radīsies izpratne par to, cik daudz resursus veltīt šai iekšējās kontrolas sistēmai,
piemēram, cik daudz darbiniekus iesaistīt, vai abonēt kaut kādu dārgu automatizētu IT rīku. Un iespējams, ka jūs arī konstatēsiet, ka no kaut kādiem varbūt partneriem vai precēm jums ir vērts atteikties vai arī aizstāt tās ar līdzīgām precēm vai ar citu izcelsmi, jo vienkārši riskus praktiski nav iespējams pārvaldīt kaut kādā tādā veidā, kas jums ļauj būt pārliecinātiem par sankciju risku, par to, ka viņi tiek tiešām pārvaldīti, vai arī šī pārvaldība kļūst par pārāk lielu slogu. Kas attiecās uz pārvaldību, tad būtu vērts pirmkārt iecelt atbildīgo personu, kurai būtu centrālā loma par šīs iekšējās kontrolas sistēmas darbību. Tāpat laikā arī būtu vērts noteikt, ka ik viens darbinieks ir atbildīgs par sankciju atbilstību. Un vismaz pamata līmenī, vismaz tos darbiniekus, kuriem ir kaut kāda saskarsme ar klientiem, iepazīstināt ar šiem sankciju atbilstības riskiem. Tāda iespējams, ka kaut kāda atsevišķa loma var būt darbiniekam, kas slēdz darījumus par preču pirkumu un pārdošanu. Iespējams, viņš var lūgt darījuma partneri aizpildīt, piemēram, darījuma partnera anketu. Tad atbildīgā persona ir atbildīga par to, ka uzņēmumam ir atbilstošas procedūras un politikas, kuras viņa vai nu pati ir izstrādājusi, vai nu piesaistot konsultantus. Un arī būtu nepieciešams sadalīt kompetences starp atbildīgo personu un vadību, lai noteikti, cik atbildīgā persona ir autonoma, kādi jautājumi ir vadības kompetencē, tad piemēram, atbildīgā persona izvirza priekšlikumu izbeigt sadarbību ar kaut kādu klientu, un tad jau valde pieņem šo lēmumu, konkrēto līgumu izbeigt. Un arī būtu vērts padomāt par to, kā notiek uzdevuma deleģēšana, un tādā gadījumā, ja atbildīgā persona atrodas prombūtnē. Sankciju procedūrā, protams, būtu jānosaka, ka tiek veiktas jaunu darījumu partneru pārbaudes. Svarīgi ir arī neaizmirst par periodisku esošo darījumu partneru pārbaudi. Tad, protams, ka var būt svarīgi produktu izcelsmes maršruta, piegādes ķēdes un gala patēriņa kontrole, un arī izējošo un izējošo maksājumu kontrole, un arī, piemēram, tādos gadījumos, ja kaut kādu maksājumu veids trešā persona, kas arī var būt viens no apstākļiem, kas ir jākontrolē sankciju kontekstā. Un tad saistībā ar darījumu partneru pārbaudi ir pamats procedūrā nodefinēt aizliedzošā riska valstis un teritorijas, jeb valstis vai teritorijas, ar kurām jūs principiāli nestrādājat. Tas ir, jūs atsakāties slēgt darījumu, ja darījuma partneris, tā vadība, tā patiesais labuma guvējs atrodas kādā no šīm valstīm, vai arī, piemēram, preču izcelsme vai saņemšanas vieta atrodas, vai arī preču piegādes maršruts šķērso kādu no šīm valstīm vai teritorijām. Un kā piemēri ir uzskaitīti šeit, šī slaidā, papildus tam, jūs varat padomāt arī par paaugstināta riska valstīm. Šeit primāri domājot par valstīm, kuras
biežāk ir iesaistītas sankciju pret Krieviju pārkāpšanā, kas atkal varētu būt tās pašas Vidusāzijas valstis, varbūt, piemēram, Serbija, Turcija, tuvu austrumu valstis, un tad pievērst, pastiprināt uzmanību darījumiem, kur ir kaut kāds šo te valstu elements. Tad pie darījuma partnera pārbaudas būtu vērts bez darījuma partnera nosaukuma tad noskaidrot arī tādas pozīcijas kā tā pārstāvjus, īpašniekus, patiesā labuma guvējus, kas mums ļauj atkal atklāt šo slēpto varbūtējo kontroli un arī labāk izprast saimniecisko darbību. Un mums arī būtu jānosaka, kādas datubāzes vai IT rīkus mēs izmantojam. Jā, vai nu mēs paši manuāli pārbaudām sankciju sarakstus, paļaujamies online rīkiem, vai arī abonējam kaut kādu trešās personas pakalpojumu. Jā, un saistībā ar darījuma partnera saimniecisko darbību, it īpaši paaugstināta riska darījumiem vai klientiem, mums var būt interesanti izpētīt, vai šis darījuma partneris ir reāla sabiedrība, vai par tā saimniecisko darbību ir atrodama kaut kāda informācija internetā, vai viņam ir mājaslapa, vai no šī darījuma partnera finanšu atskaitēm izriet, ka viņa darbības apjomi vai kaut kādi citi parametri atbilst tādas nozares uzņēmumiem, ko saka darījuma partnera patiesā labuma guvēja pieredze, vai varētu būt patiesa informācija, ka šis patiesais labuma guvējs, kur varbūt arī darījuma partneris jums ir norādījis savā anketā, kuru jūs lūdzāt viņu aizpildīt, ka šī tiešām ir persona, kura var nodarboties ar šādu veidu biznesu. Un, protams, ka arī vai darījuma partnera saimnieciskā darbība nav saistīta ar kaut kādām paaugstināt sankciju riska nozarēm, tādām kā divējādi lietojuma preces, militāra rakstura preces, energoresursi un tam līdzīgi. Un šāda darījuma partnera izpēta arī ļauj saprast, vai šis darījuma partneris, kurš varbūt sevi norāda kā preces gala patērētāju, ja jūs viņam pārdodat preci, patiesībā ir kaut kāds starpnieks, kurš varbūt tālāk šo preci pārdot citai personai. Un atsevišķiem darījuma partneriem mums varbūt ir iespējams vēlme veikt padziļinātu pārbaudi, un tādā gadījumā, kā viens no elementiem, kuru mēs vēlamies pārbaudīt, ir atkal šis patiesais labuma guvējs, un to, cik patiesa ir informācija par to, ka šī persona tiešām ir konkrētās sabiedrības patiesais labuma guvējs, un lai to pārliecinātos par to, tad mēs varam, piemēram, paprasīt dokumentus vai informāciju, kas apliecina, ka patiesais labuma guvējs tiešām gūst kaut kādu labumu no šī konkrētā darījuma partnera saimnieciskās darbības. Un kā iespējamie varianti šeit varētu būt tas, ka viņš patiešām vada šo uzņēmumu, viņš saņem dividendus vai cita veida atlīdzību no darījuma partnera, un varbūt viņš saņem dividendus vai atlīdzību no cita uzņēmuma, kurš ietilpst tajā pašā grupā kā darījuma partneris. Pārējot pie jau darījuma pārbaudes,
mums ir vērts uzskaitīt, vērts pārbaudīt uzskaitītās pozīcijas, tāda veida darījumiem, kuri varbūt mums potenciāli rada augstāku sankciju pārkāpumu risku, kas varētu būt ražotājs, izcelsmes valsts. Protams, ļoti svarīga pozīcija ir muitas kods, jo tieši pēc muitas koda mēs varam pārbaudīt konkrētās preces valsts ieņēmuma dienesta muitas sistēmā, tā saucamajā ITVS sistēmā, un tad konstatēt, vai prece ir pakļauta sankcijām. Tas var būt arī pārvadātājs, kustības maršruts, gala saņēmējs un citas personas piegādes ķēdē. Tad, ja jūsu atbildības daļa darījumā skar tikai kaut kādu daļu no piegādes ķēdes, kuras varbūt turpinās tālāk, tad jums būtu interese arī noskaidrot, kas tad ir gala saņēmējs, jo iespējams, ka tas gala saņēmējs atrodas sankcijām pakļautā valstī, un tā persona, ar kuru jūs strādājat patiešo, ir tikai atkal starpnieks. Tad būtu nepieciešams arī noteikt procedūrā iespējamos sankciju risku paaugstinošos indikātorus un tipoloģijas, kas, protams, ir jāpielāgo jūsu darbībai. Te var kā piemēru redzēt dažus uzskaitītus slaidā, tātad vai preču kustība šķērso valsti vai teritoriju, kas ir pakļauta sektorālajām sankcijām. Tātad preces ir pakļautas sektorālajām sankcijām, un darījuma partneris ir saistīts ar Krieviju vai Baltkrieviju. Tas var būt arī kaut kādas acīm redzamas viltojuma pazīmes dokumentos, nesakritības dokumentos, kaut kādi citi apstākļi, kas rada aizdomas par to, kādēļ šāds darījums tiek slēgts, kas kaut kādā gadījumā var būt arī preču cena, kas ievērojami atšķiras no tirgus cenām. Arī varbūt vērts noteikt tāda veida tipoloģijas, kā piemēram, ja darījuma partneris, kas ir dibināts trešajā valstī, kas robežojas ar Krieviju, un ir dibināts pēc 2022. gada 24. februāra, un tā darījuma partneri ir pamatā Krievijas uzņēmumi, vai arī tā preces, kuras viņš importē šajā trešajā valstī, ir tās pašas, kuras agrāk importē Krievijā cits Krievijas uzņēmums. Un jums arī būtu tādā gadījumā svarīgi paredzēt, kā jūs konstatēsiet šos riska paaugstinošos faktorus, jo nav pārāk liela jēga norādīt tādus faktorus, kurus jūs faktiski nespējat konstatēt procedūrā. Un tad īsumā par raksturīgākajām kļūdām vai mītiem sankciju atbilstības iekšējās kontrolas sistēmas izveidē. Tad viens, tas, ko mēs bieži dzirdam, ka bankas visu pārbauda, mums tad attiecīgi nav nepieciešams par ko uztraukties. Tad, protams, ka tā nav, un katrs ir atbildīgs par sankciju atbilstību, un arī bankas nevar visos gadījumos konstatēt visus apstākļus, kas var liecināt par sankciju pārkāpumu, jo, kā jau es augstāk norādīju, tad dažkārt ir nepieciešams iedziļināties dziļāk darījumā, un to vislabāk redz konkrētais uzņēmējs, kurš slēdz šo darījumu, bet banka var redzēt tikai kaut kā pastarpināti.
Protams, ka tā ir sistēmas neesamība, un tad pārbaudes tiek veiktas nesistemātiski. Pārbaude aprobežojas ar darījuma partnera nosaukumu pārbaudi sankciju sarakstos. Bieži arī redzams tas, ka ir izstrādātas standarta tipveida procedūras bez sasaistes ar konkrēto nozari, vai arī politikas procedūras ir pārāk vispārīgas, kuras pasaka, ka mēs apņemamies ievērot sankcijas, un iespējams, ka arī kaut kas ir pārrakstīts no likuma. Veikto darbību nedokumentēšana, kas mums tad neļauj konstatēt, vai tad mēs esam veikuši pārbaudi vai nē. Tad, ja beigās mums ir jāveic kaut kāda pārbaude un iekšējā izmeklēšana, vai arī, nedod Dievs, mums ir jāsniedz paskaidrojumi tiesības sargājošām iestādēm. Jā, tad procedūra ir pieņemta, netiek veikta darbinieku apmācība, un faktiski šī procedūra netiek praksē izmantota. Darbinieki neatskaitās par procedūras ievērošanu, un procedūras ievērošana netiek pārbaudīta. Tad netiek pārbaudīti tādi apstākļi, kā piemēram ražotājs vai gala saņēmējs vai preces. Un arī dažkārt ir redzama paļaušanās uz automatizētiem risinājumiem, kuri tad visu pārbaudīs un visas jautājumus mums atrisinās bez kaut kādas mūsu manuālas iesaistes. Un tad jāatcerās, ja sankcijām pakļauta prece nonāk sankcijām pakļautā valstī, tad tas ir potenciāls sankciju pārkāpums. Tāpat, ja naudas līdzekļi vai citi saimnieciskie resursi nonāk sankciju subjekta rīcībā, tas ir potenciāls sankciju pārkāpums. Pat, ja tas notiek kaut kur vēlāk darījuma ķēdē, un lai konstatētu, vai un kādā mērā mums var iestāties vai nu atbildību, vai arī mēs varam nonākt kaut kādā nepatīkamā reputācijas skandālā, kas ir saistīts ar sankcijām, tad mums ir jāatbild uz jautājumu, vai ir izdarīts viss, lai izslēgtu saprātīgas šaubas par sankciju pārkāpumu, vai arī mēs tikai formāli veicam kaut kādas darbības, apzinoties, ka visticamāk vai arī iespējams šī persona, kas, piemēram, ir preces pircējs, patiesībā ir vai nu starpnieks, vai arī tā ir tikai vienīga schēma, lai šīs sankcijas apietu, jo tātad sankciju apiešana, tā ir sankciju pārkāpšana. Tas ir skaidri nodefinēts sankciju normatīvajos aktos, un arī sankcijās nedarbojas vispārējais privātiesību princips, ir atļauts viss, kas nav aizliegts, jo vismaz tas redzējums šeit tomēr ir tāds, kā jau norādīts, lai mūsu tā atbilde uz jautājumu, vai ir izdarīts viss, lai izslēgtu saprātīgās šaubas par sankciju pārkāpumu, tātad, lai šī atbilde tiešām mūs apmierina. Tad ar to arī mana prezentācija ir noslēgusies, un tad es tālāk dodu vārdu Rudolfam. Ok, tad pēdējās 15 minūtēs, pirms mēs pārējām pie jautājumu un atbilžu sadaļas, mēģināšu īstenībā to pašu, ko Edvīns stāstīja par sankciju jomu vispār, par to, kā šī joma darbojas, kādi ir tie principi, kā normas ietekmē mūs un kā uzņēmumiem ir jānodrošina to, ka viņi nepārkāpj sankcijas. Mēģināšu to visu attiecināt tieši uz ikdienas pasauli, ko saskarās katrs bizness, katrs uzņēmējs. Tas ir jūsu darījumi ar jūsu darījumu partneriem. Īsumā tad, kuros posmos sankcijas var ietekmēt jūsu līgumu, faktiski atkārtojot kaut kādā mērā to, ko Edvīns jau stāstīja par sankcijām, tad tie būtībā ir visi galvenie līguma cikla posmi. Ja, pirmais jautājums, ar ko jums tas līgums ir noslēgts, kas ir jūsu darījuma partneris,
kas ir darījuma partneri īpašnieki un kas ir tā patiesie labuma guvēji, jo, ja kaut kur tajā ķēdē ir sankcionētas personas, tad tas var būt potenciāli risks. Otrkārt, kāds ir līguma priekšmets, par ko jums līgums ir noslēgts? Ja līgums ir noslēgts par tādu preci, kuras eksports ir aizliegts, vai tādu pakalpojumu, kuras sniegšana ir aizliegta, tad atkal tas ir risks pārkāpt sankcijas. Trešais ir teritorija, kurā līgums ir jāizpild. Ja, jo, kā Edvīns jau stāstīja, tad sankcijām, daļa no sankcijām ir vērstas tieši uz konkrētām teritorijām, kur tie ierobežojumi ir visplašākie. Ja. Tad līdz ar to arī tas var būt riska faktors jūsu līgumam. Un visbeidzot, maksājumi, norēķini, tāpēc, ka droši vien būs grūti atrast daudz līgumus mūsdienās, kuros nav ietverti kaut kādi maksājumi norēķini, kurus veic finanšu iestādes. Un tā kā finanšu iestādēm tipiski vismaz Eiropas Savienības ietveros sankciju režīmi ir absolūti obligāti, turklāt vēl tādā Latvijā, piemēram, vēl stingrākā režīmā nekā parastam komersantam, tad loģiski, ka arī tad, ja maksājumu vai norēķinu stadijā ir iesaistīta kāda sankcionēta persona, tad tas potenciāli jums var būt riska avots. Īsumā atgādināsim sev, ko par līgumu pildīšanu pasaka civillikums. Un te es negribu ilgi gremdēties tur juridiskā sausā teorijā, bet ļoti vienkāršot. Latvijas civillikumā tas princips ir tāds, ja līgums ir noslēgts, tad tas, kas līgumā ir apsolīts, ir jāizpilda, un no līguma atkāpties nedod tiesības ne tas, ka līguma izpilde kļuvusi ir ārkārtīgi smaga kaut kādu tur speciālu apstākļu dēļ, vai pat tad, ja otra puse savu līguma uzņemto pienākumu nepilda, arī tas nedod automātiski tiesības atkāpties no līguma. Tiesības atkāpties no līguma ir iespējams tikai tad, ja konkrētā situācijā to atļauj likums, vai arī otrs gadījums ir, ja to pavēla likums, kas varētu būt, piemēram, sankciju gadījumā, vai arī otrs, ja puses par to ir vienojušās, proti, ja puses savā līgumā ir pietiekami precīzi, konkrēti atrunājušas, ka vienai no pusēm, iestājoties noteiktiem apstākļiem, ir, piemēram, tiesības pārtraukt līguma izpildi vai pat atkāpties no līguma. Ja, tātad tas secinājums ir, ka mēs nevaram īsti paļauties uz to, ka tajā brīdī, kad līguma dzīves ciklā radīsies kaut kādas problēmas, mums būs tā viegli no tā līguma izkāpt ārā. Tāpēc vienmēr par līgumu šīm te problemātiskajām situācijām ir jādomā jau laicīgi iepriekš, slēdzot līgumus un gatavojot līguma formas, kuras izmantojat savā komercdarbībā. Vēlreiz īsti atgādināšu arī to, ko Edvīns sākumā teica, ka mums faktiski priekš Latvijas vides ir jāsaprot, ka sankcijas lielā mērā varētu sadalīt 3 grupās. Pirmās ir tās sankcijas, un tās ir slaidā pa kreisi, respektīvi tumši zilajā tonī. Tās ir tās sankcijas, kas no Latvijas likuma viedokļa ir obligātas visiem kā likums. Ja? Un tās ir pamatā Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, ir arī Latvijas nacionālās sankcijas, bet tās ir ļoti šauras. Tātad Eiropas Savienības sankcijas obligāts visiem kā likums un piemērojams nekavējoties tipiski, ja vien nav noteikts kaut kāds pārējais periods. Otrā grupa, slaidam pa vidu, ASV sankcijas. Ar tām, un Edvīns arī to jau teica, bet es vienkārši uzsvēršu to vēlreiz, īpatnē ir tas, ka tās nav no Latvijas likuma viedokļa, tās nav obligātas parastam Latvijas komersantam, jeb kā es šeit rakstu, privātam nefinanšu sektoram. Bet būtībā mūsu ieskatā lielākā daļa Latvijas banku, ja ne visas, tad faktiski droši vien, ka visas Latvijas bankas būtu pareizi teikt, uzskata ASV sankcijas arī sev par obligātām. Un līdz ar to darījums, kurš varbūt nepārkāpja Eiropas Savienības sankcijas, bet pārkāpja ASV sankcijas, arī radīs problēmas vismaz 2 aspektos, proti pirmkārt būs problēmas veikt jebkādas norēķinus,
caur bankām vai caur citām finanšu iestādēm, ja tiek potenciāli pārkāpts ASV sankcijas. Notikārt, protams, bankas vai finanšu iestādes skatījumā tas ir tāds būtisks negatīvas reputācijas indikators attiecīgiem klientam, ja viņš iesaistās darījumos, kas pārkāpja ASV sankcijas. Līdz ar to tad arī privātiem komersantiem ir vērts rūpīgi sekot līdz tam, ko nosaka ASV sankcijas, kādos sektoros viņas darbojas un vai tas ietekmē, teiksim, jūsu reālo darījumu partneru loku, jūsu komercdarbības veidus, teritorijas, ar kurām jūs sadarbojaties. Un tad trešais bloks ir citu trešo valstu sankcijas, kuras atkal tātad nav obligātas finanšu sektoram, nav obligāts privātiem nefinanšu sektoram un nav tā tieši obligātas arī Latvijas bankām. Es nevaru izslēgt, ka varbūt kāda Latvijas banka kādas trešo valstu sankcijas arī sevi ir nodefinējusi kā saistošas, bet vismaz no likuma viedokļa tās nav obligātas. Tajā pašā laikā, protams, tas, ka teiksim, jūsu darījuma partners ir kāda persona, kas ir, piemēram, apvienotās karalistes sankciju sarakstā vai Austrālijas vai Kanādas sankciju sarakstā, tas arī var būt riska faktors, kas visticamāk parasti nenoved uzreiz pie tādām ļoti drastiskām sekām, bet katrā ziņā tas var būt riska faktors, par ko iespējams, ka jūsu banka gribēs ar jums detalizētāk parunāt. Eiropas Savienības sankciju gadījumā, tad tās, kas ir mums no likuma viedokļa obligātas, ja konkrētā sankcija norma paredz konkrētus aizliegumus vai ierobežojumus attiecībā pret to, ko paredz jūsu līgums. Tātad, ja to, ko jūs esat apņēmušies darīt savā noslēgtajā līgumā, pieņemtās sankcijas tagad aizliedz vai kaut kādā veidā ierobežo. Tad šī aizlieguma un ierobežojumi, kas nāk no Eiropas Savienības sankcijām, ir obligāti piemērojami uzreiz vai arī pēc pārejas perioda, atkarīgs kā konkrētajā gadījumā ir noteikts. Līdz ar to tie ir jāievēro neatkarīgi no tā, ko paredz jūsu līgums. Tad tajā ziņā ir ļoti viegli jums pieņemt to lēmumu, ka jūs vairāk savu līgumu nepildīsiet, tāpēc, ka to, ko jūsu līgums paredz, vairs neatļauj Eiropas Savienības pieņemtās sankcijas. Dažkārt var būt situācijas, kad tas līguma priekšmets ir pietiekami specifisks un nav uzreiz skaidrs, vai konkrētās sankciju normas tiešām aizliedz to, ko paredz jūsu līgums, vai tur ir kaut kāda tāda neskaidra pelēkā zona. Šajos gadījumos var lūgt skaidrojumu finanšu izlūkošanas dienestam, kas turpmāk, ja burtiski pēc dažām dienām, sākot ar 1. aprīli, kļūs par centrālo kompetento iestādi sankciju piemērošanas jomā Latvijā. Jūs varat arī lūgt konsultāciju mums vai saviem juridiskiem konsultantiem. Mēs arī varam veikt izpētes šādos jautājumos. Uzreiz gan teikšu, ka mūsu pieredze rāda, ka bieži vien šajos te pelēkajos robežu zonas gadījumos nav viegli vai pat ir ļoti grūti atrast tādu skaidru atbildi. Un tajā gadījumā tad mūsu ieteikums klientiem vienmēr ir rīkoties pēc piesardzības principa, respektīvi interpretēt tos aizliegumus plašāk, tad skatīties uz situāciju konservatīvāk, lai potenciāli neiekļūtu problemātiskā situācijā. Otrs, ja jūs vēlaties rīkoties stingrāk nekā prasa obligātais Eiropas Savienības sankcijas, piemēram, ja persona ir pakļauta kaut kādiem limitētiem ierobežojumiem dēļ sankcijām, bet jūs to uzskatāt par tādu būtisku reputācijas risku un jūs vēlaties vispār pārtraukt jebkādas attiecības ar šo personu, tad te ir svarīgi saprast, vai noslēgtā līguma normas jums ļauj to darīt. Un tur droši vien pirmkārt jāskatās, vai jūsu līgums paredz tiesības atkāpties no līguma, tad izbeigt to, iestājoties šādam gadījumam, kur sankcijas tieši to neprasa, bet kur jūs vēlaties izpildīt sankcijas ar uzviju.
vai arī tie var būt līgumā paredzēti force majeure punkti, jeb nepārvarams varas punkti, kas atkal iespējams ļauj apturēt līguma izpildi no jūsu puses vai atkāpties. Un, protams, ir jāizvērtē, cik liels ir risks, ka otra puse mēģinās jūs piespiest palikt tajā līgumā iekšā, turpināt izpildīt līgumu no savas puses. Šī te risku balansēšana tad droši vien kaut kas tāds, ko izvērtēt ar juristu palīdzību vai no jūsu komandas iekšējo juristu palīdzību vai arī ārējo juristu palīdzību. Un attiecībā uz ASV un citu trešo valstu sankcijām, tad ņemot vērā, ka jums parastam komersantam, ja mēs nerunājam par finanšu iestādēm, bet runājam par parastiem komersantiem, tad viņiem ASV un citu trešo valstu sankcijas no Latvijas likuma viedokļa nav obligātas, un tad līdz ar to ir jāvērtē to, vai jūs noslēgtais līgums jums dod šajā situācijā tiesības kaut kā rīkoties, ja tas, ko jūs ar līgumu esat apņēmušies, potenciāli pārkāpj ASV vai citu trešo valstu sankcijas. Ja jūsu līgumā ir paredzēta force majeure klauzula, un es šeit gribu uzsvērt kvalitatīvu force majeure klauzulu, nevis kaut kas ir uzrakstīts, varbūt paņemot pirmo, ko var atrast Google meklētājā, bet tā, pārdomājot un varbūt arī juridiski iedzinoties tajā, tad jūs droši vien, ne visos gadījumos, bet es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos sankciju situāciju varētu uzskatīt par force majeure gadījumu. Tātad tā ir nepārvarama vara, kas ir radusies no jums neatkarīgu apstākļu dēļ un aizliedz jums turpmāk pildīt attiecīgo līguma saistību. Tādēļ, ka Eiropas Savienības sankcijas ir tieši piemērojums, ir obligāts visām fiziskajām juridiskajām personām Eiropas Savienībā. Un tad tādā gadījumā jūs varat izmantot šo force majeure situāciju, kas ir paredzēta jūsu līgumā. Līgums jums piešķir tiesības šajā gadījumā atkāpties no līguma izpildes vai arī pārtraukt to. Un tipiski šīs klauzulas prasa nosūtīt otrai pusē paziņojumu par to, ka ir iestājies force majeure vai nepārvarams varas gadījums. Un atkal, ja mēs runājam par trešo valstu sankcijām, tad viņas pēc likuma nav mums obligāti saistošas. Un tas nozīmē, ka mums ir jāvērtē, vai šajā gadījumā mēs tiešām varam izmantot mūsu līgumā esošo force majeure klauzulu. Jo tipiski, ja tā ir tāda labi pārdomāta un no abām pusēm negociēta force majeure klauzula, tad droši vien viņa pasaka, ka nevis jebkādas likuma izmaiņas ir uzskatāms par nepārvaramu varu, bet tādas likuma izmaiņas, kas tiešām pusi kavē izpildīt pēc būtības visas savas uzņemtās saistības. Līdz ar to tad jums ir jāvērtē, vai tiešām šis trešo valstu sankciju gadījums jums neļauj izpildīt līgumu. Vai arī tad jums ir jābūt līgumā ne tikai force majeure klauzulē, bet jums ir jābūt arī specifiskai normai, kas jums dod tiesības atkāpties no līguma izpildes nevis tāpēc, ka ir iestājusies nepārvarama vara, bet tāpēc, ka ir pieņemtas kādas trešās valsts sankcijas, kuras ir attiecināmas uz jūsu darījuma partneri vai kuras ir attiecināmas uz jūsu līguma priekšmetu, un tā iemesla dēļ jūs gribat sev tiesības apturēt līguma izpildi vai arī atkāpties no tā. Runājot par iespējām izbeigt noslēgto līgumu, tad droši vien atkal konkrētajā situācijā ir jāvērtē pirmkārt, vai konkrētās sankciju normas, ko jūs esat identificējuši un kas attiecas uz jūsu situāciju, vai viņas jums obligāti pieprasa līguma izbeigšanu pārtraukšanu. Ja jā, tad jautājums ir diezgan vienkāršs. Ir jāpilda tas, ko saka likums pavēlošā formā. Ja tā nav, tad ir jāpārbauda, vai jums līgumā ir ierakstīts tiesības sankciju dēļ vienpusēji atkāpties no līguma. Šis varētu būt īpaši tas gadījums, kad sankcijas ir ne Eiropas Savienības pieņemtās, bet, piemēram, kādas trešās valsts pieņemtās. Un jūsu riska apetīte likos jums definēt, ka arī tajos gadījumos jūs ar šādiem darījuma partneriem vēlaties pārtraukt darījuma attiecības.
Jo, ja reiz kāds ir iekļauts tur ASV vai Kanādas sankciju sarakstos, tad droši vien tas ne par ko labu neliecina attiecībā uz šo sadarbības partneri. Vai trešais gadījums, vai līgumā ir ierakstītas tiesības force majeure, jeb nepārvarams varas dēļ atkāpties no līguma, un tad jautājums, kādā veidā līgumā ir definēta nepārvarama vara, vai tas aptver arī sankciju gadījumus. Ja, tas ir tas, ko es iepriekš teicu par kvalitatīvām force majeure klauzulām, kuras pietiekami detalizēti un precīzi atrunā visas tās situācijas, kuras jūs gribat nosegt. Un, protams, svarīgi ne tikai, vai jums līgumā ir pamats atkāpties no tā, bet kāds ir process, kas jums jāievēro, lai korekti atkāptos no līguma. Tad vai ir jāievēro kaut kāda termiņa, kaut kāda paziņošanas forma, un tad, ja tā netiek ievērota, tad vienmēr ir risks, ka pretējā puse pārmetīs, ka jūs neesat atkāpušies no līguma noteiktajā kārtībā. Un tad visbeidzot, ja līguma noteikumi nedod jums skaidras tiesības atkāpties, tad ja līgumā nav tāda tiesība, ko jūs šajā gadījumā varat izmantot, un jums atliek pamatoties tikai uz likumisku pamatu, tātad to, ko paredz likums, tad tās iespējas paliek šaurākas. Mums civillikumā ir viens pāns, kas ļauj atkāpties no līguma tad, ja atkāpšanās ir pamatot ar pašu līguma raksturu. Un tas būtu jāsaprot kā situācija, kad tiešām sankciju ietekme pēc būtības neļauj turpināt pildīt attiecīgo līguma saistību. Taču kopumā jāsaka, ka šeit jau mēs droši vien nav vērts sākt spriest par kaut kādām teorētiskām situācijām un scenārijiem. Tie scenāriji var būt visdažādākie, bet skaidrs, ka viņi visi ir samērā tādi šauri un grūti realizējami. Tātad, ja jums nav līgumā paredzēts tiesības atkāpties, un ja tā situācija neizriet no Eiropas Savienības sankcijām vai Latvijas sankcijām, kas obligāti jums prasa atkāpties no konkrētā līguma, tad atrast pamatu likumā priekš atkāpšanās, tas jau paliek problemātiski. Es neteiktu neiespējami, bet potenciāli problemātiski. Un droši vien tagad savēlkot kopā to, ko stāstīju es un to, ko stāstīju pirms tam Edvīns, droši vien tas mūsu centrālais vēstījums, ko mēs gribētu nodot klausītājiem šodien, ir saprast to, ka efektīva sankciju pārvaldīšanas sistēma jūsu uzņēmumā vai jūsu organizācijā aptvertu abas tās tēmas, par kurām mēs šodien stāstījām. Pirmais ir adekvāta iekšējās kontrolas sistēma, kas ietver procedūru, kas ir pielāgota jūsu organizācijai. Un procedūras pamatā parasti ir risku novērtējums, jo procedūru rakstīt, nesaprotot, kādus riskus mēs ar šo procedūru vēlamies pārvaldīt, tas tāds diezgan abstrakts vingrinājums. Līdz ar to kaut kāda veida riska novērtējumam ir jābūt vispirms, tad ir procedūra, ir pārvaldības struktūra jūsu organizācijā, kas ļauj šai procedūrai efektīvi darboties, ir apmācība, kas ļauj visiem iesaistītajiem turēt sevi informētiem par aktuālo, par attīstību, par izmaiņām, par jaunām sankciju problemātikām, un, protams, arī regulāra pārskatīšana un procedūras un iekšējās kontrolas sistēmas aktualizācija. Tas ir pirmais bloks, un otrais bloks jūsu līguma portfeļu pielāgošana sankciju realitātei. Tātad jauno līgumu uzlabošana, veco līgumu grozīšana, ja ir tāda iespēja. Tas ir arī kaut kas, ko mēs redzam ik pa brīdim savu klientu darbībās, ka viņi lūdz mums sagatavot grozījumu punktus, grozījumu normas, kas tiek iekļauti visos viņu līgumos ar saviem darījuma partneriem, lai turpmāk viņi zinātu, ka vismaz līguma līmenī viņiem ir vislielākā elastība, kā rīkoties tad, ja iestājas kaut kāda sankcija risks vai sankcija situācija.
Un jābūt paredzētām tiesībām apturēt līguma izpildi, atkāpties no tā, iestājoties sankciju riskiem, un arī tiesībām pieprasīt no jūsu darījuma partnera informāciju, lai jūs varētu adekvāti pārbaudīt sankciju risku, pārliecināties par to, kas ir jūsu darījuma partners un vai iesaistoties viņa darījumā jūs nepārkāpjat sankcijas. Ok, ar to es laikam esmu pabeidzis arī savu sadaļu, un kā izskatās, mums ir vēl 15 minūtes laika, lai atbildētu uz mūsu auditorijas iesūtītiem jautājumiem. Es varētu sākt ar tiem jautājumiem, kas bija paši pirmie. Un, Edvīna, varbūt tu mani vari papildināt, ja tev ir kaut kas, ko piebilst, es mēģināšu atbildēt īsi ātri, lai mēs varam pēc iespējas vairāk jautājumus vismaz tādā vispārīgā līmenī pārunāt. Pirmais jautājums no Konstantīna, vai uz sankcijām ir jāpārbauda tikai savus klientus, vai ir jāpārbauda arī piegādātājs? Un iemesls jautājumu, tāpēc, ka no likuma viedokļa piegādātāji un klienti divas atšķirīgas kategorijas. Piegādātājiem netiek sniegt nekādu pakalpojumu, pakalpojumus sniedz tikai klientiem, savukārt no piegādātājiem pērk pakalpojumus un preces. Šeit droši vien tā pirmā atbilde ir, arī piegādātājs ir jūsu darījuma partneris, un, piemēram, ja jūsu piegādātājs ir iekļauts sankciju sarakstā, vai arī piegādātāja īpašnieks vai patiesais labuma guvējs ir iekļauts sankciju sarakstā, tad stājoties darījumā ar šo piegādātāju, jūs potenciāli varat pārkāpt sankcijas, tādēļ, ka jūs no šī piegādātāja pirksiet preces vai pakalpojumus, maksāsiet viņam par to naudu, un tas var būt sankciju pārkāpums, ja šis piegādātājs vai viņa akcionārs vai patiesais labuma guvējs ir iekļauts tā sauktajās bloķējošajās vai finanšu sankcijās, jo tipiski tās sankcijas aizliedz sniegt jebkādu ekonomisku labumu attiecīgajam subjektam. Tas nozīmē, ka arī pirkt no viņa preces vai pakalpojumus un maksāt par to naudu būtu sniegt ekonomisku labumu, tātad sankciju pārkāpums. Protams, kā visos gadījumos tas, vai jums ir jāvērtē konkrētais darījuma partneris un cik daudz viņš jāvērtē, cik padziļināt, tas vienmēr ir balstīts uz to, cik augsts ir viņa risks. Visiem klientiem, visiem darījuma partneriem nav vienāda recepte. Jums var būt kaut kāds viens minimums, ko jūs piemērojat visiem, bet cik daudz papildus pārbaudas, kuram darījuma partnerim tiek veikts, to faktiski noteiktu konkrētā partnera riska profils. Un, teiksim, to jums palīdz noteikt labi izveidota iekšējās kontrolas sistēma, kas paredz arī tādas riska gradācijas, kas ļauj jums piemērot katram darījuma partnerim pareizo pārbaudas līmeni. Es varbūt iešu uz nākamo jautājumu. Una jautā, lūdzu sniedziet viedokli, vai slēdzot konfidencialitātes vienošanos ar potenciālu klientu, ir pieņemami dokumentu saturā ietvert atkāpšanās iespēju sankciju gadījumā, kā arī prasīt apliecinājumu, ka klienta pārvaldes institūcijā nav politiski nozīmīga persona. Es varbūt atbildēšu uz to pirmo jautājumu par atkāpšanos, un Edvīna, varbūt tu vari atbildēt par to pieprasījumu apliecināt politiski nozīmīgas personas klātesamību. Kas attiecas uz tiesībām atkāpties sankciju gadījumā, tipiski jebkurā līgumā tas ir pieņemam un es pat teiktu ieteicams paredzēt vismaz tiesības jums atkāpties. Tad, ja iestājas attiecīgais sankciju risks, protams, tas ir konkrētāk jādefinē, bet noteikti jūs gribētu vismaz savā pusē to elastību, ja jums ir tiesības to darīt, ja jūs tajā brīdī šķiet, ka tas ir vispareizākais. Vienīgais, ko es te vēl piebilstu, tā kā Una uzdeva jautājumu tieši par konfidencialitātes vienošanos, tad jāņem vērā, ka pie konfidencialitātes vienošanās ir svarīgi paredzēt ne tikai to, ka pusē tiesības no tās atkāpties, bet arī to, ka tā vienošanās turpina saistīt otru personu, jo galu galā, ja tā ir konfidencialitātes vienošanās,
tā droši vien ir noslēgta, tāpēc, ka jūs tai otrai pusē atklājat kaut kādu slepenu informāciju, un jūs gribētu, lai tā informācija paliek slepena arī pēc jūsu atkāpšanās no līguma, ja ir iestājusies šī sankcija situācija. Tāpēc jāpadomā arī par to no šāda viedokļa. Jā, sankciju dēļ varbūt jūs gribat atkāpties no tā līguma, bet jums ir svarīgi, lai attiecībā uz otru personu tas līgums turpina darboties un turpina aizsargāt tās sniegtās informācijas konfidencialitāti. Un Edvīna varbūt īsti par to politiski nozīmīgo personu jautājumu. Jā, es īsti neredzu nekādu problēmu, kāpēc jūs nevarētu prasīt šādu veidu apliecinājumu. Es domāju, ka es uzreiz varu paņemt nākamo jautājumu, ko ir uzdevis Kārlis, par to, ka prezentācijas laikā tika minēts, ka uzņēmums uzskatāms par sankcionētu, ja 51% pieder sankcionētam subjektam. Lūdzu, paskaidrojiet šī īpašumtiesības liekšņa būtību, un vai uzņēmums būtu uzskatāms par sankcionētu, ja, piemēram, tikai 20% no uzņēmuma pieder sankcionētai personai. Tad tas slieksnis 51% jau diezgan sen ir noteikts ASV sankcijās, un arī ar paskaidrojumiem, ko sniegusi Eiropas komisija, tad arī viņš ir attiecināms uz sankcijām, kuras ir noteikts pret Krieviju un Eiropas Savienības sankcijām. Un tad, kas attiecās uz tiem 20% no uzņēmuma, tad tas, protams, rada sankciju risku, un tad no Eiropas Savienības sankciju skatpunkta mums ir jāskatās, vai nevar būt tā, ka šī persona kontrolē uzņēmumu kaut kā savādāk. Jā, vismaz tas ir pietiekami augsts risks, un pie šāda scenārija mums būs pagrūti pārliecināties par to, ka šī persona nekontrolē. Tā būtu tāda īsā atbilde. Rudolf, tu vēlies tālāk? Es domāju, tas nākamais jautājums ir man šķiet samērā vienkārši atbildāms. Mūsu ieskatā sankciju iekšējās kontrolas sistēmas uzņēmumiem. Tātad, ja mēs runājam par likuma subjektiem, tipiski tātad tie ir vai nu finanšu sektoru uzņēmumi, vai arī dažas citas kategorijas, kā piemēram grāmatvedības uzņēmumi, revīzijas uzņēmumi, vai kā mēs, Zvērinātu advokātu biroji, ja, tādiem uzņēmumiem sankciju iekšējās kontrolas sistēma ir obligāta, vai citiem viņi ir obligāti vai rekomendējami, tad no likuma viedokļa viņi obligāta nav, bet mēs teiktu, ka pilnīgi noteikti viņi ir rekomendējama jebkuram, ja vien tur nav kaut kāda īpaša apstākļa, kur dēļ jūs varat justies droši, ka jūsu uzņēmums sankciju riskam nav pakļauts, vai arī tā iespēja ir tik niecīga un tik teorētiska, ka nav vērts tajā tēmā ieguldīt laiku un resursus, bet tipiski tomēr mūsdienu samērā globalizētajā pasaulē ar globalizētiem tirzniecības un informācijas un darījuma tīkliem, es teiktu, ka tā ir rekomendējama jebkuram uzņēmumam. Protams, dažiem atkarībā no viņa darbības tā var būt sarežģītāka, detalizētāka, citiem viņa var būt vispārīgāka. Tas vienmēr ir atkarīgs no tā, tad cik augsts ir tas risks, kuram tieši jūsu organizācija ir pakļauta. Un tādēļ arī svarīgi ir iekšējās kontrolas sistēma sākt ar pirmo soli, kas ir riska novērtējums. Jā, vispirms jūs saprotat, ar kādiem riskiem jūsu uzņēmums ir eksponēts, pakļauts, un tad izejot no tā, jūs tālāk plānojat, kas ir adekvāti pietiekami rīki, soļi, lai šo risku pārvaldītu. Es varbūt atbildēšu arī uz nākamo jautājumu, un Edvīna, pēc tam varbūt tu vari atbildēs to jautājumu par 500 piegādātājiem. Tad nākamais jautājums ir no anonīma klausītāja, vai jūs varat padalīties ar kādu sankciju politikas vai procedūras draftu, kurā ir iekļauti galvenie aspekti un punkti, kas tādam dokumentam būtu jāsatur. Mums ir
protams, savas izstrādātas formas, kuras mēs arī regulāri uzlabojam un kuras mēs izmantojam, lai palīdzētu saviem klientiem, kas pie mums vēršas ar jautājumu, sagatavot viņiem iekšējo kontrolu sistēmas vai sankciju politikas procedūras. Mēs, diemžēl, ar tādiem materiāliem publiski nedalāmies, bet šeit es gribētu pateikt divas lietas. Pirmkārt, lai gūtu priekšstatu, kam ir jābūt tādā dokumentā iekšā, es domāju, ka diezgan noderīgs ir viss tas slaidu komplekts, ko mēs parādījām šajā webinārā un kas pēc tam reģistrētiem dalībniekiem arī būs pieejams, jo tur tās galvenās tēmas un arī tāda diezgan laba detalizācija tām tēmām ir parādīti. Ja? Tāpēc, ja jūs gribat vienkārši saprast, kam apmēram būtu jābūt tādā dokumentā, es domāju, ka šis slaidu komplekts no šī webināra jums būs noderīgs. Bet vēl viens aspekts, ko es gribētu uzsvērt, un tas ir kaut kas, ko mēs esam dzirdējuši sevišķi no finanšu sektora, ka viņi kļūst ar vien neiecietīgāki pret situācijām, kad viņi redz, ka uzņēmums atnāk un parāda, man ir iekšējās kontrolas sistēma, bet ļoti ātri kļūst redzams, ka tā ir vienkārši kaut kur no interneta paņemta kaut kāda tipveida procedūra vai forma, ko uzņēmums tad ir apzīmogojis ar savu zīmogu, uzlicis parakstu un tad saka, ka tā ir mūsu iekšējās kontrolas sistēma. Ja tā sistēma nav pielāgota tieši jūsu konkrētā uzņēmuma specifikai, situācijām, apmēriem, biznesa veidiem, konkrētiem apstākļiem, un viņi netiek arī reāli piemēroti, ja, tad parasti finanšu iestādes to ļoti ātri pamana un katrā ziņā absolūti nav priecīgs par to. Līdz ar to, ja jūs saprotat, ka jums ir vajadzīga iekšējās kontrolas sistēma, lai pārvaldītu šos riskus savā uzņēmumā, tad saprotiet arī to, ka tai ir jābūt nevis formas pēc, bet tai tiešām ir jābūt pielāgotai jūsu konkrētai situācijai, jo tikai tad viņi jums arī reāli palīdzēs pārvaldīt šos riskus un palīdzēs jums parādīt saviem darījuma partneriem, savām bankām to, ka jūs savus sankciju riskus pārvaldat adekvātā līmenī. Edvīna, vārds tev. Jā, un atbildot uz jautājumu par to, kā praktiski pārbaudīt ārvalstu partnerus, piemēram, 500 piegādātāju īpašniekus un patiesā labumu guvējus. Ir pārbauda uzsākot sadarbību, bet vai tas ir pietiekami? Jā, droši vien tur ir jāizvērtē vairāki apstākļi. Viens varētu būt, kādas valstis ir iesaistītas, kādi ir darījuma apmēri un ieviest kaut kādu risku gradāciju. Un arī tas, kādi resursi ir pieejami par konkrēto valsti. Jā, vai tās ir Eiropas Savienības dalība valstis, kur ir patiesā labumu guvēja reģistri, un kur iespējams arī es pieļauju, ka kāds varētu kādu no automatizētajiem rīkiem lietot, lai pārbaudītu varbūt tie ne visus, varētu sakot, darījuma īpašniekus un patiesā labumu guvējus, bet vismaz pārbaudīt, ka šī persona vai šīs personas nav saistītas ar sankcijām. Tad, ja konkrētais darījuma partneris vai darījumi liecina par augstāku risku, iespējams, ka tad mēs varam konkrētajiem jau darījuma partneriem vai piegādātājiem prasīt, iesniegt šādu informāciju, vai arī tad detalizētāk skatīties, kādi ir online rīki pieejami par konkrētajām valstīm. Jā, droši vien te ir kaut kāda tāda viena atbilde nebūs iespējama. Ok, paldies. Ar šo mūsu atvēlētais laiks šim webināram ir beidzies. Mēs, diemžēl, nevarējām atbildēt uz visiem jautājumiem. Tie skaitā te pēdējo 10 minūšu laikā ir iesūtīta vēl virkne, bet vienmēr laiks uzliek savas robežas. Mēs gribētu pateikt paldies visiem, kas piedalījās un klausījās. Ceram, ka jums tas bija noderīgi. Ja jūs redzēsiet, ka jums var būt noderīga mūsu palīdzība, lai labāk pārvaldītu sankciju riskus savos uzņēmumos, būsim priecīgi ar jums satikties, aprunāties par to. Citādāk vēlam jums veiksmi, vēlam jums atbilstīgu uzņēmēju darbību no sankciju viedokļa un tiksimies drīz nākamajos Sorainen webināros.